Čau visiem un esiet sveicināti jaunā konspirāciju video. Šajā reizē atkal runāsim par kādu multfilmu un šoreiz tas būs Aladin. To varbūt neatceries, jo bija pārāk jauns, kad pēdējo reizi skatījās Aladinu, bet šai filmai ir patiesi savāds sākums. Viss sākas ar to, ka kāds vīrs jājus sava ēzeļa tuksnesī dziedot. Pēc dziesmas viņš nolec no sava ēzeļa un cenšas mums, skatītājiem, pārdot dažādas rotas lietas no sava mazā veikaliņa. Pēc tam, kad zaudējis mūsu interesi, viņš piedāvā iegādāties šo maģisko eļļas lampu, kas kādreiz ir mainījusi kādu jaunu cilvēku dzīvi. Pirms mēs uzzinām, kā viņš iegūst šo lampu, ja jūs pievēršat īpašu uzmanību, jūs ievērosiet, ka šis pārdevējs ir ļoti līdzīgs džinam. Tātad teorija skan šādi. Džins un šis pārdevējs ir viena un tā pati persona. Pirmais pierādījums ir fakts, ka šim pārdevējam ir tikai 4 pirksti katrā rokā. Tāpat kā džinam. Visiem citiem tēliem Aladina filmā ir 5 pirksti. Pārdevējs arī velkā zilu outfit, kas padara viņu līdzīgu džinam. Pārdevējs arī velkā sarkanu jostu, kas ir identiska tai jostai, ko džins velkā. Džinam un pārdevējam ir vienāds sejas apmetojums. Pārdevēja un džina balsis ir ierunājis viens tas pats cilvēks – Robins Viljams. Tātad vai pārdevējs ir džins, kas tikai slēpjas? Ja tā, kādēļ viņš izliekas par cilvēku un kādēļ vēlas mums pārdot šo lampu? Vai džins zaudēja savas spējas, kad tika atbrīvots un pārtapa par šo nemirstīgo pārdevēju, kuram ir jau nevajadzīga lampa? Viena no teorijām, varbūt šī lampa nebija maģiska vispār, un varbūt pārdevējs izdomāja šo visu stāstu par Aladinu tikai, lai pārdod šo lampu. Kā jums šķiet? Paldies, ka skatījāties. Šī teorija patiešām ir ļoti interesanta. Un man pašam bija interesanti uzmeklēt faktus par šo. Tiekamies jau nākamreiz, spiežat like, spiežat abonēt un tā tālāk. Un čau, tiekamies nākamreiz.